jums, mūsu sekotājiem! Šodien labie darbi ciemojas Ogres novada Madlienas pagastā, kur mēs atklājam bērnu rotaļu laukumu. Idejas radās man tā, kad šajā vietā es pat esmu uzaugusi. Te bija 28 gadu atpakaļ rotaļu laukums, smilšu kastē un tā. Un tagad šausmīgi zāles augus un bērniem nav kur spēlēties. Pat ar savu mazo puiku izēja ārā un nav kur palikt. Tad arī tā doma radās, ka būtu forši uztaisīt to laukumu. Doma bija, skatījos, sāku meklēt, kur kaut kādi projekti, kur var pieteikties. Un draugos ieraudzīju. Un pie tam es neieraudzīju uzreiz, tad, kad viņš bija pieteikts, bet pēc kaut kāda laika. Es gribu arī visiem pārējiem cilvēkiem pateikt, ka tas viss notiek ļoti viegli un ļoti ātri un ļoti nav nekādas šausmīgās birokrātijas vai nē, es jau netikšu, es jau nedabūšu. Ir jāuzraksta, jābūt pašam pārliecinātam par ideju. Un, ja viņi ir labi, tad arī būs balsotāji. Protams, pašam mazliet jāpiestrādā par balsošanu. Maz darbiņš ir padarīts, taču laukums vēl liels. Un basketbola laukums varētu sanākt, futbola laukums varētu sanākt, vai arī pusauģi varētu piedalīties aktivitātēs. Tā kā pirmais solis ir spērts, bet es domāju, ka jūs noteikti varat stādīt jaunus pieteikumus citām idejām, citiem labiem darbiem. Te vēl var daudz darīt, un arī vietējie pagastiedzīvotāji, es domāju, droši var taisīt projektus un pieteikt, un noteikti varbūt kaut ko vēl vinnēs te vēl. Jā, vēl liela, vēl visu kaut ko klāt taisīt, kā Toms teica. Bet tiešām jebkādus bērniem, taču tas ir tik daudz, tik vajadzīgs, un kurš cits paši bērni jau to neuztaisīs. Ja mēs pieaugušie to nedarīsim, tad neviens cits arī to neizdarīs.